Labdien! Šodien mēs jums pastāstīsim par to, kā mēs varam priecāties par vienu no ziemas tādiem priekiem. Tas ir braukšana ar kamanām, kad zirgu jūdzam un varam mierīgi braukt un baudīt ziemas priekus. Šeit jūs redzat kamanas, kas ir būvētas tā, kad priekšpusē tātad sēž kučieris, kas vada zirgu, un aizmugurē var ērti savietoties divi cilvēki, kurus vizināsim. Kamanām pārsvarā ir koka ilksis, bet ja cilvēks labi prot un var to pats izdarīt, var arī izmantot, kad izveidot sev visu tā, kad kamanās var arī jūgt bez loka aizjūgā. Bet tā kā šeit mums ir koka ilksis, kas ir tradicionālais parasts variants, tad mēs arī zirgu jūgsim loka aizjūgā. Kamanu ilksīm šie gali ir nedaudz savādāki kā ratu ilksīm. Ratu ilksīm mums šeit bija galā cilpa, kas ļauj veidot lielāku brīvgājienu, kad viņas ir iestiprināts ratos, jo vēl mums nāk tātad pie ratu ilksīm nāk papildus atsaites, kas tiek savienotas ar priekšējiem riteņiem. Kamanām šī stiprināšanās vieta, kas mauksies iekšā cilpā, ir savādāk. Viņa, jūs redzat, ir šāda 90 grādu leņķī. Un šeit tas notiek šādā veidā. Mums ir jāieliek šis gals iekšā, mēs ieliekam, un šādi griežot, un viņš aizāķējās mums aiz šīs tieņa, ja, kas savienojās apakšā, tālāk viņš iet un tieši analogu otrā pusē savienojās ar tādu pašu mehānismu. Pie kamanu braukšanas ir jāievēro galvenokārt tāda lieta, ja. Tātad zirgs mums kā būs iejūgts, ja, principā ir ļoti mazs, pat varētu teikt, nav nekāda brīvgājiena ilksīm un nekam, kad mēs gribam griezties, jo tikko, tātad, ja mēs zirgu griezīsim pa kreisi, labās puses ilks atdursies pret labās puses slieces liekumu un spiedīs kamanas un griezienā. Kreisās puses ilgs, redzēsiet, nekur nepieskarās, un tad viss slodze šī brīdī ir uz labās puses ilgs. Tātad, ja mēs atkal savukārt zirgu griežam pa labi, tātad labās puses ilgs atvirzīsies no labās puses sliecēm, un kreisā puses ilgs spiedīs kamanas šādi. Tātad šis ir viens no šiem galvenajiem momentiem, kas ir jāņem vērā braucot ar kamanām. Ja jums ir kāda nelīdzens ceļš vai izbraukts ar risām un ja ir kaut kāda traucējuma, tad labāk šādus straujus griezienus nevajadzētu veikt, jo tas viss tikai varētu beigties to, ka jūs varat pārlaust vienkārši ilgs, jo tad viens puses ilgsī, tas ir šī gadījumā kamanas ir tukšas, tur cilvēki iekšā nesēž, vai tātad zirgs ar savu spēku, ja tur vēl sēž priekšā kučieris un vēl ir divi cilvēki, kas tiek vizināti, kamanām ir cits svars un tātad ilgs var neizturēt šādu spiedienu, jo tātad, ja griežam zirgu pretējā pusē vēl būs sniega valnis un līdz ar to tās attiecīgi ilgs pusē ir ļoti liela slodze un var pārlaust. Tāpēc braucot ar kamanām, ja mēs gribam griezt zirgu, tad labāk mums ir veikt jau laicīgi tādu, lai vienmērīgi griežās, tātad pieturēt, lai tātad ilgs nelaustu speciāli, bet lai ir vienmērīgi mums iznāk skaists grieziens. Tā kā mēs zirgu jūgsim tradicionālajā loka aizjūgā, loka aizjūga jūgšanas pamatu principus jūs varat aplūkot kādā no iepriekšējām sērijā, kurā tas tika speciāli stāstīts un sīk un detalizēt to iztirzājām. Tātad kamanās mums zirgs jau ir ievests ilksīs, īsumā tas notiek šādi. Tātad mēs zirgu sākam jūgt no kreisās puses, parasti, un lai mums tas viss veiktos ātrāk, šeit mēs esam nolikuši sev, lai viss mums būtu par rokai. Tātad loks mums arī ir viss nolikts. Tātad kreisajā pusē no sakām ejošā dzeņaugsts mums iet pa ilgs apakšu.
Un tātad loku mēs šī veidā mēs vienkārši iemaucam iekšā un apgriežam, nostādam savā vietā un laižam pāri. Arī būtu braucot ar kamanām jāievēro tieši tas pats, kas arī ar ratiem. Loka aizjūgam, labāk tomēr ilgs galos, tātad ar nagliņām, kā šī gadījumā, kāda gumijota lente, ja, vai kaut ko mēs varam uzsist, vai tās ir brezēnas siksnes, tomēr, lai nenotiktu braucot šāds variants un viss mums nepārmaukt tos ilgus galiem pāri un nenotiktu kļūmīga zirga izjūgšanās. Tad mums kreisā puse ir kārtībā, pārējām pie labās, atkal paceļam ilgsi, un šī gadījumā šeit tas notiek tā, mēs zirgu varam paprasīt bišķiņu atpakaļ šito maliņu. O tā, ļoti labi. Un tātad ilgsi mēs pieliekam šeit pie loka. Un šī dzeņaugsts mums neiet apakš, bet viņa nāk tātad aiz loka pa pāri. Ja? Un mums šī gadījumā ar kreiso roku mēs varam piepalīdzēt sev. Un labo dzeņaugstu uzmaucam virsū. Tagad mums atliek savilkt sakas, lai mēs redzētu, cik mums stingrs būs dzeņaugsts braucot. Apmetam un ar kāju savelkam. Tad vēl vienreizīt apmetam. Ja? Lai šeit nebūtu nekādas sprāva. Un vēl vienreiz. Arī šis moments, tātad stiešana, ir katrs rotīgi braucējs siena savādāk. Cits siena ar lielāku cilpu, citam tā ir mazāka. Šī gadījumā savelkam. Un aizbāžam. Garām, lai nekur nekas mums. Tātad paliek, tātad vēl paceļam šāds saites. Nu, tas saliekam, tātad no labās pusītes velkam cauri šiem sadūkas riņķiem. Un ierīgi pārējam kreisajā pusē izvelkam kreisās puses riņķiem cauri. Un tad mēs pacelsim, tātad jau zirgs jau ir vēdera izpūts, tātad mēs jau varam, redzam, kad mums ir jāsavēl sadūka savādāk, ja mēs vilksim, tad tas viss ir, mums sagriezīsies uz vienu sānu. Lai mums nekādas siksnes liekas nekur nekarātos. Un tātad varam pacelt aizjūgu. Arī to, cik augstu celt aizjūgu tas bija, mums stāstīts kādā sērijā īsumā atkārtojot. Tātad tā, lai zirgam skrienot, tas svars guļ uz dzeņaugstīm, ja, velkot, ja, un lai mums nespiestu ciet kakli. Tātad šeit mēs apsienam. Arī braucot ar kamanām, vajadzētu ievērot, ka tomēr visas aizjūgu mums vajadzētu nostiprināt un sasiet stingri, lai mums ir pēc tam pašiem ir viegli atsiet un lai mums braucot nevarētu nekas attaisīties vaļā un vienkārši izjūgties. Jo tad no visas vizināšanās nekāda lielā prieka nebūs, ja mums būs vēl ceļā jāstājās un jāpārjūt zirgs. Šos mēs izmetam ārā. Un cik mēs esam kreisajā pusē, mēs arī grožus varam uzreiz. Tātad labās puses grožus pārliekam. Kreisās puses grožus izvilkam šeit cauri, paties pār dzeņaugstīm. Tātad šo siksnu zirgs mums par cik stāv. Šādi tagad salicis kājas. Šādi. Tad bišķiņ paprasīsim viņam uz priekšu. Nu nec. Opa, ļoti labi. Galvenokārt, lai mēs redzētu. Un tad šo pusīt bišķiņu uz priekšu. Un mēs redzējām, kā viņš. Apakšējo siksni novilkt nevajag nekā gadījumā cieši. Vienkārši tā, lai viņi pieguļ šeit pēc priekš kājām, jo viņi braucot tāpat būs vaļīgāk. Viņai nevajag būt ļoti ciešai.
Un tā mēs atkal viņu. Jo viņa galvenokārt kalpo priekš tā. Ja gadījumā mums braucot, zirgs izbīsies no kā un gribēs celties pakaļ kājās, tad vienkārši viņam šī siksna neļaus paceļoties pakaļ kājās, pārmest aizjūgu sev šķērsām pāri, tātad labās attiecīgi vai kreisās puses ilgs, viņš nevarēs sev pārmest pāri un nenotiks nekāda izjūgšana. Šeit mēs ar visu sakārtojam. Tātad groži mums iet pāri virsdzeņa augstīm un nāk tātad šeit. Tātad šādi liksim galvenajā riņķītī no iekšpus un viņa aizsprācēsies ar paredzētajā robiņā. Un tālāk. Un tieši tādā pašā veidā mēs izdarīsim ar kreiso pusi. Mēs varam atsprādzēt. Tā kā zirgs mums ir iejūgts un vizināšanās varam sākties, tad pirmais solis mums zirgam ir jādod komanda virzīties uz priekšu. Tā kā zirgs ir stabili iebraukts un iestrādāts, tad tas notiek mums šādi soļi. Un zirgs mums uzsākam vienmērīgi soļu gaitu. Sākumā braucot, kad zirgs ir tikko iejūgts, ir tomēr būtu vēlams 10-15 minūtes zirgu pasoļot, lai tomēr viņam iesilst visa muskuļi un arī elpošanas sistēma pierastu uzreiz pie vēsākas gaisa plūsmas, kas notiek aprit plaušās. Ja mēs zirgu iejūgsim un uzreiz sāksim straujas rikšu gaitas un visu, un tomēr jāņem vērā, ka ārā ir -grādu temperatūra uzreiz, ievelkot viņam plaušās augstu gaisu, mēs varam kā zirgam radīt iespēju saslimt un sasaldēties. Braucot ar zirgu arī jūgt un pie lieliem mīnusiem, tomēr ir jāņem vērā kad nebūtu vēlams zirgam īpaši sasvīst, ja tomēr tas tā ir noticis, kad arī tad pēc vizināšanas laika kādu brīdi arī paiet soļos un pēc tam zirgu apsekt un ar viņu mierīgi pasoļot, lai viņš daudz maz nožūtu. Pilnīgi ziemā jau zirgu nekad nedabūsiet, lai viņš nožūtu savus, bet lai visa elpošana nomierinātos un tad zirgu var ievest stallī. Tādā gadījumā dzert vajadzētu dot tikai siltu vai remdenu ūdeni, nevajadzētu augstu, jo arī tomēr zirgs ir dabūjis ir pasvīst un slodzīte ir lielāka. Tad arī ziemas laikā īpaši ir jāsargājās no augstiem ūdeņiem. Tātad mēs esam atbraukuši jau, priekšā mums ir tā kā būtu galvenais ceļš, ja? Braucot ar pajūgi ir jāņem vērā, kad uz pajūgu braucējiem attiecās tie paši satiksmes noteikumi, kas ir redzēti. Tātad ceļš mums nav labi pārredzams, mēs zirgu pieturam, tad paskatāmies, vai mums mašīnas nevirzās no kreisās puses, un tā kā mēs griezīsimies pa labi, tad mums it kā labā pusē uz labo nav jāskatās, bet, un tātad mēs zirgam devuši esam mierīgi komandu pagriezties pa labi. Braucot pa lielu ceļu un arī pa ceļu, kurā ir iespējams saskarties ar pretim braucošām mašīnām, kā es jau teicu, pajūgu braucējiem ir jāņem vērā, tomēr, kad uz viņu attiecās tie paši satiksmes noteikumi. Un tomēr braucot ar zirgu, tie rati vai kamanas, būtu jāievēro, kad vajadzētu tomēr lietot atstarotājus un uzvilkt vai pašam kādu košāku apģērbu gabalu, lai tomēr autobraucējs mūsu aiz šīs ziemas lielajām kupenām varētu jau laicīgi pamanīt un lai nenotiktu nepatīkam starpgadījumu uz ceļa. Tad mēs vienmērīgi virzamies soļu gaitā pa labo ceļa pusi un mēs netraucējam ne pretim braucošām mašīnām, ne arī mašīnām, kuras vēlētos mūs apbraukt, jo saprotiet, ka zirga soļu gaita ir stipri lēnāka kā mašīna braukšana. Tā kā zirgs mums tagad ir laiciņu labi pasoļojis, tagad mēs tātad zirgs mums soļu gaita ir bijusi tā vienmērīga, tagad mēs tātad zirgu varam paskubināt rikšos. Rikši. Tātad rikšos, kas jāņem vērā? Zirgam ieturēt ne ļoti ātru gaitu, ja, jo kamanām piemīt tāda nevisai laba, īpaši viņas mēdz
izslīdēt. Jā, tātad, ja ņemam vērā, mēs šoreiz braucam pa lielceļu, kurš ir nesen kā šķūrēts, apakšā ir diezgan tāda labi saskatāma ledus kārtiņa, tad mēs braucam gar pašu malu, lai zirgam pa to ledu zirgs neslīdētu. Un kamanas, tad ceļš ir bišķiņ slīpāks, un kamanām ir tendence noslīdēt druscītiņ nost uz lielāko slīpumu pusi. Un zirgs šādas lietas labi jūt, jā, arī zirgam nepatīk, jā, kad kamanas aizmugurē nav tik stabilas kā rati. Un tādā gadījumā šīs izslīdēšanas dēļ ir arī jāņem vērā griešanās mums. Ja mēs zirgu rikšos gribam griezt, to nevajadzētu darīt uz vietas strauji, jo kamanas jums izslīd. Tad, ja jūs zirgu griezīsiet pa kreisi, tad kamanas izslīdēs uz labo pusi un jūs notraucēsiet zirgam gaitu, vai arī zirgs var atsist kājas. Un tāda lieta ir jāievēro. Tādā gadījumā, ja mēs rikšos griežam, tad ir jātais pēc iespējas lielāks aplis, lai mums gaitu mēs zirgam nenotraucējam un lai mums nerasto šādu kamanu izslīdēšanas momentu. Un tieši tas pats uz labo pusi. Tagad zirgs mums iet vienmērīgi. Jāņem vērā, kad ārā mīnus grādos, tad mutes dzelži vai trenze vai lauznes, tas ir vienalga, ar ko mēs braucam, jā, īpaši stingri nevajadzētu turēt, jā, ir jāuztur vienmērīgs kontakts ar zirgu, jo zirgam pie lieliem mīnus grādiem arī ir augsti, un ja mums ir -10 un vairāk, tad patiesībā ir jāskatās, kā iedarbojās jau šie ziemas augstums, jā, tad uz trenzi, vai tas ir lauznes, lai nerastos nepatīkam tāda lieta, kad jau zirgam mutē ir siltāk, protams, un pie lūpu kaktiņiem veidojās siekalu putas, jā, kas ir zirgam gremojot mutes dzelzi, un pie tādiem mīnusiem viņi mēdz apsalt, un mēs riskējam ar to, ka mums mutes dzelzes vienkārši var ātri pieraut pie mutes. Tad parasti izmanto arī gumijas riņķus var uzlikt, lai nerastos šāda lieta, lai nebūtu uzreiz liela saskara dzelzim ar mutes kaktiņu. Un visoptimālākā jau temperatūra, kad patiesībā var vislabāk vizināties un braukt, tas ir -5, -7 grādi. Un arī braucējiem, tad es paliku pie tā, kad ir jāsaģērbjās gan silti, jā, tad jāvelk silti zābaki, siltas bikses, galvenokārt cimdi, jā. Jums ir jāvelk, lai būtu silti, lai nesaltu, jo tad no visas vizināšanās jums nekāda prieka tur viss nesanāks. Arī cilvēks, kurus jūs gribat vizināt, tomēr pirms vizināšanās vajadzētu nobrīdināt, saģērbties silti. Ja, tad, lai šis ziemas prieks būtu vairāk baudāmāks. Ja, tad mēs esam vēl parikšojuši. Tagad mēs zirgam varam paprasīt arī soļu gaitu. Trr, soļi, trr, 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 soļi, soļi, soļi. Ļoti labi. Jo braucot ar kamanām, visu laiku mēs ņemam vērā šos mīnusus, jā, un īpaši ilgstoši rikšot vai lēkšot, jā, atkarībā tas, kā mēs esam, kam mēs braucam, priecājamies, jā, nevajadzētu ilgstoši tādu lietu uzturēt, jo galvenokārt ņemam vērā, lai zirgs īpaši nesasvīstu. Tagad griezīsimies pa kreisi, mēs paprasām. Griežamies, jūs redzat, jau pie šī minimāla jau izslīd kamanas mums pa kreisi. Tātad šeit mēs zirgu varam apturēt. Trrrr, stāvi. Trrr, 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 trrr. Tagad vizināšanās tātad mums ir beigusies un mums atliek pēdējais darbs, mums zirgs ir jāizjūg. Izjūgšana noteikti kā no loka aizjūga, tieši tāpat analogi kā no ratiem, tātad īsumā zirgu mēs izjūdzam no tās puses, kur mēs esam jūgšanu beiguši. Šoreiz tātad labā puse, tātad mums ir jāatsien ir vaļā
savalkamās šīs siksnas. Tas ir labajā pusītē, mēs viņus pataisījām. Ciet. Un tātad, lai mums nekas netraucētu, tātad mēs arī varam uzreiz ejot grožus attaisīt. Vaļā jau mums zirgam jau ir saitīti pieāķēti. Groži izņemam augā. Zirgs mums tā mierīgi, tos mēs ieliekam uzreiz kamanās. Tātad tagad mums paliek šī siksna. Atlaižamies vaļā. Attaisam sakas. Šo mēs uzreiz labajā pusē tad apmetam ap zeņaugstu. Un ar kreiso roku attaisam, pavelkam tātad sakām uz savu pusi un ar labo nomaucam šīs puses un nolaižam ilgs. Beidz. Tā. Un izņemam loku. Loks mums ir noņemts. Tad arī varam noņemt. Saliekam tātad šīs slejas. Šeit. Mums viss ir vienkops, lai nebūtu katreiz īpaši daudz jāsprādzējās. Ziemā laiks augsts, lai nesaut rokas un viss. Mēs zirgu varam vest uz stalli. Nu, nāc.